Šajā trasē es braucu pirmo reizi, brālis šeit jau ir braucis, bet īstenībā es šo trasi ar katru apli sāku saprast arī labāk. Un es domāju, ka līdz dienas beigām jau vispār ir uzlāta. Pēdējā sacīkstes šo sezonu, jānobrauc godam. Jā, pirmā kvalifikācija bija ļoti labā. Jau laika kontrolē nobraucu kā 5. Pirmajā kvalifikācijā. Pirmajā līkumā pat iebraucu kā 4., bet tajā brīdī saņēmu sitienu no konkurenta no mašīnas aizmuguri un izstūmu man diezgan tālu līkuma ārmalā, kamēr saslēdzos tiku apakaļ 2 aizmuguri garām. Bet tie paši 2, kur aizmuguri garām tālajā galā apgāzās, uztaisīja tur kārtīgu avāriju, un tad izdevās reiz tās 2 pozīcijas atkarot un līdz finišam arī noturēt to 5. vietu. Skatībā. Spoguļos redzēju Andi Kļavu, domāju, ka viņš man bruks virsū tūlīt un ies garām, bet kaut kā izdevās viņu noturēt. Andim arī sapratu, ka kaut kāds bišķīgi tehniskas problēmas, bet pat ja viņš mēģinātu, garām jau tik vienkārši nelaist. Pēc pirmās kvalifikācijas pirmie. Jā, nav nekad bijis tā, principā šodien gatavs uz visu, lai tik uzvarētu. Jā, ir arī Lietuvas čempionātā jābrauc. Tā visi izdarījām pēc Lietuvas noteikumiem, diskvalificēt vairs nevar. Jābrauc. Jācīnās ar 4 lejšiem par pirmo vietu. Baltijā es esmu 2., Lietuvā es esmu 3. Baltijā man vajag iezemēti nobraukt, bet, lai Lietuvā uzvarētu, man jādod pilna banka. Tā kā pilna banka arī dos, nekad neesmu braucis uzgāzītē. Izskatās, ka trase īstenībā piedzīvojas pamatīgas pārmaiņas. Viņa pārtaisīta, viņai tur kaut kas līdzināts, vērtžot daudz mīkstu vietu, tur riepas pa trasē apraktas atradām, visu ko vēl. Un ļoti ātri, kas īstenībā vienmēr kā atbrauc Lietuva, liekas, ir ļoti ātras trases. Īsti jau no ko pierādīt, negribās arī piekāpties kā tāds. Pagaidām ne tā, ka nav līdz pēdējiem, bet vienkārši pagaidām presē. Jo es ceru, ka arī uz tehnikas izturību šī gonka izšķirsies, jo ātrums liels pagaidām iepaliek taisnījos posmos, tāpēc pamainīs riepas, pamēģinās vēl kaut ko, nezinu, vienkārši gribās, ja ir čempionu tituls, tad ķip arī Baltijā, tad vai arī es esmu 1. līdz finālam. Tur startā 2. tas bija jau ļoti labs rezultāts. Ir kā arī ir iespēja, es pieliku pāris centimetrus un arī es būtu 1. noteikti. Tā kā var jau būt, ka arī jātēmē uz startiem jāņem riepas, kurām var tikai startu paņemt, pēc tam jau garām netiks, vismaz tā liekas. Šobrīd noteikti tas, ka ir dikti pārlaistīta trase. Mēs braucam 1600 kā 2. un, protams, lokus aizmet kapitāli ciet, bet izdevās no starta izrauties kā 3., kas man pašam, protams, bija tāds, aiziet! Un pats sakļūdījos ļoti slidenā vietā, sagriezos, bet tad no pašām beigām startējot 4 izdevās apdzīt. Un beigās 7. braucienā, es domāju, ka nav slikti, varēja būt īstenībā sliktāk. Tā kā jācīnās tagad ar dubļiem, jāiztīra visu, jādabū vieglo svaru nost un mācam tālāk. Laistīt trasi. Un manām riepām jau tas sāk vairs nepatīk. Sausā sektora man viss iet, kā slapjā daļa sākās tā uzreiz nāk visu konkursu klāt. Bet jā, noturēja pirmo vietu arī 2. braucienā. Mēģināju jau, bet tur jau nav varianti. Tas, kurš 1. ir iekšmalā, tas arī aiziet. Toreiz tas bija es. Riskēja un nesanāca. Pirms brauciena bijām samainījuši riepas un pēdējā brīdī pasaka trase nolaistīta. Paspējām priekšā tikai atpakaļ pārlikt, bet aizmuguri bija vienkārši nevadām sanāca. Un startā it kā uzreiz jau kāds labs laiks Gedrius paņēma iekšu, man palika vidus, es zināju, ka spiedīs ārā. Tieši tā arī bija. Un konkurence vēl paspēja labi iebraukt durvīs, tajā brīdī vēl pasist ārā. Aizmeta logus tā, ka pirmo brīdi vispār likās, ka nekā. Mēs gājām Murnieks priekšā, bet domāju, vai to viņam logu nav aizmest. Un taisni tā arī bija, viņš aizbrauc taisni līkumā un palika bez rasa. Tā es sapratu, noķert tāpat par šitiem dubļiem nevarēs un nav ko aizmest radiatoru. Vienkārši lēnā garā riņķojas to 2. vietu turēja un gaidīs nākamo braucienu. Trešajā kvalifikācijā sanāca tāda nacionālā kaušanās starp mani un vietējo matadoru, jeb zvaigzni Laurinas Petraškā. No starta aizbrauc kā 4. skatījos, ka Laurinas ir aizmugurē. Protams, ka viņš ir ļoti ilgi braucis un pieredzējis, bet arī lietuviešiem, protams, ir tā moda bišķiņi pabaksīt pasist. Pakaļ atkal ir nodauzīt kārtīgi. Un pa ilgiem laikiem bija tā pamatīgi dusmīgs, tā, ka gribējās pat kāpt ārā un mest ar ķiveri. Tur gandrīz stāvošā mašīnā man iestūma un mēs ar laipnībām apmainījāmies, bet nekas dusmas ir pārgājuši, tagad jāgatavojas finālam. Principā viņš pa visām iespējamām varēja man mēģināja aizbraukt garām, kas, protams, ir loģiski un saprotami. Viņš ieguva 1 pozīciju, es ieguvu papildus motivāciju finālā. Kāds sācis klauvēt man pie durvīm, jā. Vienīgs par startā izrāva startu, bet es viņu neatlaiju.
Oguli nolocīja durvis sasita, bet atkal esmu pirmais. Brauc tālāk, trasi atkal ir sausa un atkal varēja atrauties kādu gabaliņu. Gaidīsim finālu, pirmā vieta. Izvēles iespējas, domāju, ka ņemsim iekšā. Tā vienmēr, galvenais, lai nenolaist. Bija plāns viņu šajā braucienā vai nu presēt līdz pēdējiem, vai arī noķert. Bet, faktiski sanāca tā, ka presēju viņam norāva puses, jo tāds arī kā bija plāns, ja nevarēs viņu noķert, tad vienkārši jātur ir temps, lai viņš arī dabūja iespringt, es zināju, ka viņam tā ir problēma. Es jau viņu, man liekas, bija atkal palaidis vaļā, jo mēs iepriekšējā līkumā diezgan spēcīgi saķērāmies, un tad viņu palaidu, kamēr atkal būtu pieķēris. Viņš pats kaut kā, vai no tā kontakta jau pirms tam bija aizlausis viņu atkal, vai, nezinu, bet vienkārši redzēja, ka viņš brauc uz malu, jo viņš jau pats saprast, nav vērts kavēt mani, ka vienkārši nobrauc malā. Bet, gandarījums nav katrā ziņā, pašam gribējās, pat varēja viņu apdzīt, un tajā brīdī viņam pēc tam notrūkt puses, tad vismaz būtu kaut kāds gandarījums, jo tagad pa lielam cīņa ir beigusies, vai kāds vēl tik spēcīgs konkurents ir, man liekas, ka katrā ziņā liekas, ka nav. Bet, fināla startā vēl jau viss kas var sanākt, bet, tad jau faktiski sanāk baltiešu čempionu ir rokā. Starts, man liekas, ka sanāca diezgan normāls finālā. Es patiesībā sakot, bija tā izdomājis, ka to sarkanu žiguli ir jāpalaiž priekš, lai viņš tur skrien un trako. Un redz, viņš, protams, izstājās, kā arī tam vajadzēja laikam notikt. Man bija iespēja pacīnīties par 3. vietu. Principā, kā vienmēr pietrūk viens aplis. Andi Kļauj jau noķēra, un mēs tā arī buferi iebraucām finišā, un es 4. Andis 3. Man arī bija tāds prieks ar viņu pacīnīties, jo kur katru dienu ar tādu vīru nesanāk pacīnīties. Jā, Andris, protams, ir pieredzējušāks, un tāpēc noturēja manai muguras. Un jā, manai mašīnai šī trasa bija ļoti parocīga. Un arī pats atrada tādu īsto tempiņu, lai viss būtu kārtībā. Lūk, arī rezultāts. Kopertē man vajadzētu būt labam. Ja es nemaldos, tad varbūt pat 4. vieta sanāk kopertējumā šobrīd Baltijā, un tas, domāju, ka nav slikti. Bija pirmais, un tā arī aizgāja, jau veidoja atrāvienu, un pirmā apļa beigās. 4. fināls pēc kārtas, un jā, atkal puses. Uzsita Kenigsbergam pa sāniem, un tad jau ierāva bedrē atkal pēdējā līkumā. Bet it kā nevajadzēja tam visam notikt, viss bija pārvilks, viss bija nomainīts. Jā, uzreiz jau kā liek nākamajā robā, kad nav vairs tas kampiens, tad ir skaidrs jau sprādzēties vaļā un doties savā misijā ārpus riepām. Un neko, tā nācās arī atvadīties no Baltijas čempionāta un arī no Lietuvas čempionu titula. Nav zelts, bet abrās ieskaitēs bronza. Principā, īpaši priecīgs jau par to neesmu, bet labi, kauss paliek kauss. Kad ieraudzīju, ka dalībnieku saraksta pirmajā rindā ir Stonis, uzreiz iedomājos, starts ir viņa. Bet, paņemot startu, sanāca Stoni paspēja vismaz beidzot trāpīt, nevis viņam tikai kaut kur durvīs vai kur pēc stānu un izspiest ārā. Ar to arī aizgāju. Es jau domāju, tur nolaistīt dubļu, visu Stonis uzreiz piekāpsies. Bet kā runājām, teica, ka esot jau viņš nevarot virnēt kopērtējumu, tad vismaz posms viņam esot jāvirnē. Un tad gājos pilnu, un tā arī sanāks. Jo domāju, 3 apļus pirms beigām, ka viss, man bija rokas nogurušas, viss, viņš tikai minu, un tur tempu. Bija tā, ka pašam likās uz riska robežas, visu laiku līkumos, tas pilnu tādu, ar iemetienu jau faktiski sanāk būtu dziļāka pedra, būtu viss. Bet, katrā ziņā ļoti laba cīņa, tikai žēl, ka viņam tās tehniskās liktas sanāca, bet, pateicoties tam laikam sanāca pat numur 1. Varētu, ka tu viņu nedzi. Man skaties. Paldies mūsu atbalstītājiem, mūsu faniem, lai nākamgad vairāk sekotāji, mazāk bites koži.